Ādas dēli, kas iznāca no šķirsta, bija Šems, Hams un Jafets. Un Hams ir Kānāna tēvs. Šie trīs ir Noas dēli, un no viņiem cēlušies visi zemes iedzīvotāji. Un Noas sāka kopt zemi un iestādīja vīna dāžu. Un Noa dzēra vīnu, un viņš piedzērās un gulēja kails savā teltī. Kad Hams, Kānāna tēvs, redzēja sava tēva kailumu, viņš to pateica saviem divi brāļiem. Tad Šems un Jafets paņēma tēva virsvalku, un abi uzlika to uz saviem pleciem un atmuguriski iegāja un apsedz sava tēva kailumu, savas sejas nogriezdami, tā ka tie sava tēva kailumu neredzēja. Kad Noa pamodās no sava skurbuma, tad viņš dabūja zināt, ko viņa jaunākais dēls tam bija nodarījis. Un viņš sacīja, lai Kānāns ir nolādēts, viņš lai kļūst par vergu savu brāļu vergiem. Un viņš sacīja, svētīts lai ir tas kungs, Šema dievs, bet Kānāns lai top tam par vergu, Dievs lai vairo Jafetu, ka viņš mīt Šema teltīs, bet Kānāns lai ir viņam vergs. Tad viņš nomīra. Un nodzīvoja pēc ūdens plūdiem 350 gadus, un visi Noas mūža gadi bija 950. Tad viņš